Es aizmirsu palielīties par vienu nietiņu. Es iegādājos Recolex AI Voice Dictator. Respektīvi, viņš ir... Nu, tev ir plauds, tev ir tas piniņš, bet plaudam bija arī iespēja to kartveidīgo iegādāties. Un es iegādājos kartveidīgo tikai no cita ražotāja, Recolex. Viņa... Jā, tu viņu var pie telefona, tu viņu var kaklā iekarināt, tu viņu, nezinu, vienkārši var arī ielikt uzvalkam kabatā, tā, ka vispār neiet uz āru. Viņš, nu, tā kā 2-3 kredītkartes kopā pēc izmēra. Un bišķi, es patestēju, jo, zin kā, svarīgi ir tās programmas, kas tiek izmantotas. It kā tam Recolexam bija reklāma, kad tās programmas daudz labāk ir nostrādātas priekš analīzes, ka tur citi čatu modeļi tiek izmantoti. It kā tāds pīrāgs, bet vēl pīrāgs ir tāds, kad ja mēs to visu profesionāli sākam darīt, tad plaudam, ja es nemaldos, gada abonents bija 300 eiro. Ja Recolexam gada abonents par visu to transkripciju un par mākoņiem bezlimitā ir 300 eiro gadā. Vismaz viņu mājaslapā. Cik tu samaksāji par gada abonentu? Nu, labi, tad viņa... Nē, tas labi, ka tu nemaksāji 300, tad tu, piemēram, 30% atlaid bija kaut kas tāds. Nu, Recolexam... Karoči, Recolexam 3 reiz lētāk tas abonents maksā, un tagad man ir uz Aitoja abas programmas, un tad es testēju, kura labāka kādā ziņā. Un, piemēram, tagad es pie telefona esmu pielicis klāt, ja man kaut kāda svarīga saruna būs ar Jāni, es piespiežu vienu pogu, patur 3 sekundes, un viņš sāk ierakstīt. Un, karoči, iebūvēta atmiņa 32 gigabaiti, principā visas tās pašas funkcijas, kas plaudam, tikai tā aplikācija savādāka ir. Pagaidām viena problēma, kad man neuzrādīja vienkārši audio failu, kas nav ierakstīts no Recolexa, gribu ielādēt tādā programmā, man viņš nepiedāvā iespēju izvēlēties to programmu, kad es būtu ierakstīts no cita diktafona un iemestu to pašu failu gan Recolexā, gan plaudā. Es varu tikai izdarīt tā, kad es varu ierakstīt no parastā diktafona, iekačāt Recolexā, un pēc tam no Recolexa pārsūtīt, iekačāt plaudā, un tad mēs tam no plauda uz Recolexu. Un tad vienkārši pārbaudīt paralēli caur 2 ierīcēm, caur 2 programmām, kurš to darbu iztaisa labāk, un ar kādiem valodu modeļiem. Tas ir, zin kā, karoči tā ierīcīte ar lielo smuko atlaidi beigās sanāca nepilni 50 eiro ar visu piegādi. Un te ir tā, kad bezmaksas abonents 3 mēnešus, tad, nu, to 3 mēnešu laikā man vajag iztestēt. Pēc tam ir bez abonenta 300 minūtes mēnesī. Tu vari transkriptēt un tam līdzīgi. Un tad man tagad pie... Man tur šis tas ir salikts, man tur analīzes par darbiem, tur... Jā, šis tas ir salikts. Kaut kas ir vērtīgs, kaut ko es tā padzēstīšu ārā, kaut ko es paskatījos, kā tas viss strādā, kaut ko es ielādēju, tad mēģinu transkribot ar dažādiem modeļiem, caur GPD, Plaudu, Gemini, caur dažādiem modeļiem, kā viņš izanalizē, un ko viņš izlaiž, ko viņš pieliek klāt. Jo nosacīta lielākā vērtība, viena no lielākajām skaitās, ka tas ierakstīs, piemēram, 2 stundu interviju, un tu pēc tam vienkārši paprasīt tam intelektam, ko mēs runājam par to tēmu.
kas tika uzsvērts par to tēmu, ja? Kā tika atrisināt tā problēma, ka tev nav jāiet cauri, piemēram, 10-20 lapspusēm, ka viņš tev atrod to vietu. Un to vietu viņš tev var atrast gan ierakstā, gan arī tekstveidā. No sākuma atrod tekstveidā, un pēc tam tiņš uzklikšķini, davai šito te vietu noklausamies, kā tur bija, jo, nu, kā tekstā varbūt kaut kas ir izlaists, emocija tur nav un tam līdzīgi. Nu, tāpēc tie ir tādi forši tūli, kurus vajag izmantot. Tāpēc mums tam jāapgūst. Tālūk. Jā. Jo man uz telefonu 4 dažādi AI modeļi, kurus es dažādās situācijās izmantoju, un citreiz es lieku viņam vienam pārbaudīt otru darbu. Tad citreiz viens norāda uz otru kļūdām. Tad es paprasu, kāpēc tā kļūda ir, taču pasaka, tanī modelī, tur tas tiek ņemts vērā, tas tiek ņemts vērā, tāds prioritizēts, tas tipā apiets, un tā interesanti. Kāpēc tas pateica tādu rezultātu, kāpēc tas pateica tādu rezultātu, kāpēc trešais pasaka tādu rezultātu. Es saku, tam bija tur kļūda, tam bija tam kļūda, bet es pats, paldies, ka tu pārbaudīji, nebiju ņēmis vērā to, jo parasti es pievēršu uzmanību tam. Lūdzu, 11, es tev to pasaku. Tā. Brauc pāris, Saligildam. Jā. Es jau to melno tēju pa laikam padzeru. Un kafija ir tā, ka tu kafiju padzeries, pēc tam tev gribas vēl ar tēju, tik traki nav. Tēju tu padzeries un pēc tam cer, ka no citu ūdeni vai citu tēju. Padzer melno, padzer kumelīti, padzer zaļo. Ar kafiju, kad tu dzer, tad tev visu laiku kafija. Vismaz man tā bija kādreiz. Biju Viļņā Dekatlonā iebraucis un esmu bijis Klaipēdā Dekatlonā, Kaunijā Dekatlonā un Viļņā tie visi bija mazāki par Rīgas Dekatlonu. Viļņā lielāks, tur atsevišķi savējais angāriņš Dekatlonam iztaisīts, tur baigi inčīgi. Tāds ieja iekšā, viss tāds bigger. Bija doma iztērēt 100 eiro, iztērējās 180 eiro. Paņēma vēl tur Megijas, smukus Adidas apavus, sev tur kokvilnas apenes, baltus kreklus, ko vilkt apakšā zem darba baltajiem krekliem. Nilam apavus, Kārlim apavus, sievai tur tādus un tādus legīgus.